Sveiciens, izdomāju uzfilmēt arī neīsto jasmīnu, to, ko daudz sauc par jasmīnu, kaut arī ar jasmīniem viņam vispār nav pat nekādas radnieciskās saites, drīzāk kā hortenzijām, un bieži viņš ir literatūrā atrodams kā Filadelfs. Bet tas, ar jasmīnu viņam nav nekāda saistība. Zinu, ka daudzās vietās jau viņš zied, man viņš vēl tikai gatavojās ziedēt. Augstāk ir lielāka pumpura, ievākt var gan ziedus, gan jaunās lapiņas. Nevajag mēģināt kaut kur vecās lapas vākt. Un ir izmantojums ārstniecībā. Kādreiz izmantoja dažādas uzlējumus no lapām, dažādu ginekoloģisku problēmu ārstēšanai. Ziedēs izmantoja kā pretmikrobu un antiseptisku līdzekli. Augs ir interesants, var izmantot arī eļas uzlējumus, ko pēc tam lietot matu maskām, lai labāk auga mati. Un viņš tiešām arī strādā, kaut arī parastais, īstais jasmīns, tas, kas neaug pie mums, tas ir vērtīgāks matiem, bet arī šis ir izmantojams. Bet, diemžēl, ar jasmīniem viņam nav pat radniecība. Bet augs ir izmantojams. Tajā mirklī, kad sāk ziedēt, var ievākt ziedus, jaunās lapas.